Nu ko, šodien laižam uz darbu? Nē, šodien mēs uz darbu nelaižam. Mēs parunāsim par tēmu darbs un darba zirgs. Un kāpēc sievietes nonāk tik tālu, ka pārstrādājas piekūst un es īstenībā pat nezinu, kā tālāk. Kas tevi dara visvairāk laimīgu? Es ļoti bieži saņēmu pēdējā laika atbildi, Lana, vairs nekas, es esmu piekususi. Brīvdienu nav, ir atvaļinājuma laiks, man ir tik daudz jāstrādā, es nezinu, no kura gala sākt. Es jūtos vienkārši kā darba zirgs, un ne tikai jūtās, bet arī izskatās jau. Un tad man likās, ir tik vērtīgi celt šo tēmu augšā un paskatīties katram lācītam vēderā. Un zinot Ingas lielo amplitūdu, fantastisko enerģiju, kurā varētu peldēties un peldēties, aicināju ciemos Ingu par šo tēmu parunāt ar mums. Inga, pastāsti varbūt savas domas un savu skatījumu. Ķersimies uzreiz pie ragiem, ko tur vilkt, vai ne? Jā. Kā tu domā, kāpēc sievietes tik tālu nonāk līdz tam, kad ir tas teikums, es vairs nevaru? Jā, ļoti interesanti tēma. Es domāju, ka, ja mēs paskatīsimies tā globāli, tad ne tikai sievietes, arī vīrieši ar to saskarās, bet šodien mēs fokusēsimies uz sievietēm, uz to, kā mēs varam caur savu pieredzi, caur to, ka mēs apzināmies, kā šīs programmas strādā, kas mūs vispār ieveda tajā darba zirgā, un kā mēs no šī darba zirga varam pārtapt par sievietēm, dievietēm. Ja? Šī tēma ir ļoti, ļoti interesanti paskatīties no dažādiem rakursiem, jo mēs uz dažādām tēmām varam paskatīties caur viena tipa programmām, kas mums viens veids ir 5, mums ir 5 pamatprogrammas, caur kuru mēs katrs izdzīvojam savu realitāti. Otrs, mēs varam paskatīties caur apziņas līmeņiem, kā katrā apziņas līmenī cilvēks skatās uz konkrēto piedāvājumu, konkrēto situāciju, vai viņš iet tajā situācijā iekšā, un kā viņš var šo darba situāciju vai piedāvājumu izvērtēt, pieņemt, nepieņemt, iesaistīties, neiesaistīties. Jo es domāju, ka mums katram ir momenti, kur mēs jūtam to spiedienu, kur mums tā kā grib uzspiest. Un tad ir tas moments, kur mēs varam ieraudzīt, kādā mēs katrs programmā, caur kādu programmu mēs uz to reaģēsim. Ja? Piemēram, mums ir šīs 5 pamatprogrammas, ja, kas ir atraidītais, pamestais, pazemotais, nodevību piedzīvojušais un netaisnību piedzīvojušais. Ja? Un mēs caur katru to programmu uz konkrētu piedāvājumu skatāmies savādāk. Ja? Ja, piemēram, atraidītais, kura maska ir bēglis, viņš var bēgt tajā darba zirga lomā, lai viņš aizbēgtu no tām citām programmām, problēmām. Ja? Viņš slēpsies, viņš teiks, jā, bet man ir smagi jāstrādā, lai es nodrošinātu ģimeni. Viņš bēg, lai nerisinātu attiecības, varbūt tur mājās nav tik forši, varbūt vēl kaut kur citur ar radiniekiem kaut kas neštimē. Šis cilvēks, kuram ir atraidītā programma, ja, viņš var tajā lomā bēgt, būt kā darba zirgs. Ir pazīstami, vai ne, kur mēs redzam, kurš saka, darbā, bet smagas darbas, bet tur es vismaz aizmirstos. Vai ne? Nākošā loma, kas mums ir pamestais, ja cilvēkam ir aktīva pamestā programma, viņam maska ir atkarīgais. Viņš būs atkarīgs no darba. Ko viņš teiks? Viņš teiks, nevar neko citu atrast, tas ir vienīgais avots, kas mani var padarīt, nav citas izvēles, un atkarīgais ir atkarīgs no citu viedokļiem. Ko tu man teiks? Ko tu man teiks, ja es tagad, ko tad es neko nedarīšu? Ja? Ko tad citi teiks? Un viņš piedzīvos to smagumu caur savu perspektīvu. Bet tas nāk no kaut kurienes. Jā, tā ir tā programma, ar kuru mēs atnākam, kura mums ir kā pamatdzīves uzdevums atpazīt. Un tāpēc mums būs priekšnieki, kuri gribēs uzlikt lielākas stundas, tāpēc mums būs varbūt mājās kāda kontrolējošāka mamma, ja jau no bērnības, kura tur diktēs, kā jādara, varbūt vīrs, kurš atkal spoguļos to programmu. Mums būs dzīves situācijas, ja. Šīs programmas neatspoguļojas tikai caur darbu, viņas atspoguļojas dažādās dzīves jomās.
bet runājot tieši par mūsu tēmu, ja, mēs varam paskatīties caur šīm programmām. Trešais mazohists. Mazohists ir tipiskākais darba zirgs parasti. Tas nav saistīts ar seksuālu mazohismu. Parasti pirmais vārds, ko mēs sastopamies, tas ir ar seksu saistītais mazohisms. Bet, jā, tagad pātadziņu, ja? Bet šeit ir tieši tas garīgais, ka mēs sevi ar pātadziņu dzenam, mēs sevi liekam pazemojošās situācijās, mēs visu dzīvē skatāmies caur kauns, gods, caur to, kad ir tā kā sevi jāpazemos caur smagu darbu, lai es būtu kaut kā cienīgs. Mazohistam ir šī programma, kur viņam ir cienīgs, necienīgs, kauns, gods, kur viņš mazliet vēl jāpaciešās. Viņš teiks, mazliet vēl jāpaciešās. Varbūt, ka valdība pieņems labākus lēmumus, mazliet vēl jāpaciešās, ka bērni izaugs. Jā, mums caur šito mēs varam ieraudzīt. Mazliet vēl jāpaciešās. Tādā upurītī sēž tādā. Jā. Principā visi šie līmeņi iet kaut kādā mērā caur upuri. Tikai katrs caur savu tādu pietušētu prizmu. Jā. Okay. Super. Kas ir? Ceturtais ir cilvēks, kurš piedzīvojis nodevību. Ja, kurš jūtās kaut kādā ziņā nodots, viņam ieslēdzās kontrolētāja maska. Viņam tagad viss ir jākontrolē. Jo viņš ir nodots, viņš tagad negrib pakļaut sevi nodevībai, viņš tagad visu kontrolēs. Un caur kontroli citreiz mēs ieejam smagā darbā, un mēs kontrolējam, cik tālu mēs varam, cik tālu mēs vilksim to vēzumu. Kontrolētāji parasti ir otrie darba holiķi. Pirmais ir mazohisti, kuri sevi turēs diezgan ilgi šādos te darba zirga darbos. Un nākošais ir šie te kontrolētāji, jo ļoti bieži tās arī ir sievietes. Jo sievietes jūtas nodotas, un viņas caur nemanām ieiet šajā kontroles maskā, kur viņa kontrolēs arī agresiju ģimenē, ja? Cik daudz viņai var bļaut virsū, vai cik daudz viņai var pazemot. Viņai liekas, ka viņa kontrolē. Viņa vismaz zina, kā šajā situācijā viņa var izdzīvot, viņa ir bijusi nodot, un šobrīd viņa kontrolē, mistiski, bet tā tas notiek caur šo te programmu, kur sievietes sevi tur tādā izpratnē, ka viņas zina, cik smagi. Smagāk jau nepaliks. Viņas zina savu smago darbu, viņas zina, ka viņas aizies, viņas tur norukās, viņas tur knapi vilksies mājās, bet viņām liekas, ka viņas kontrolē šo situāciju. Jauns darbs, nezinu, moškā atkal uzmetīs, ja? Jo viņām negribās iet jaunajā, jo var būt nodevība. Viņām labāk kontrolēt esošo situāciju, un šie te kontrolētāju mammas parasti ir tās, kuras izdzen savus bērnus. Viņus arī tur liks tur strādāt, un nebūs tā, ka es strādāšu un tu sēdēsi. Ja? Citas mammas, kas tur ir citās programmās, viņām varbūt atkal otrādāk, ka bērns neko nedara. Saka, ko tad tam bērnam tur prasīs? Viņas audzina sliņķis, ja, kas viņas pašas nesīs, pašas vilks. Būs situācija, ka varbūt agri no rīta jāpieceļās un kaut kas jāizdara. Ko tad bērniņu tur cels? Lai jau viņš paguļ, es pat izdarīšu. Šīs sievietes, kuras ir nodevības programmā, viņas visus nostādīs, viņas pašas smagi strādās un pārējiem prasīs, lai visi būtu šie te smagie strādātāji vai iesaistītos. 5. programma – netaisnība. Cilvēks, kurš ir piedzīvojis netaisnību, mums katram ir kaut kas, ko mēs esam piedzīvojuši, bet mums ir dominējošais, caur ko mēs rīkojamies. Mēs katrs esam piedzīvojuši netaisnību, kur likās, tas nebija taisnīgi, ja, vai mamma tur brālis kaut ko izdarīja, un tu arī dabūji tur pa visu, ja, vai draugs tur kaut ko izdarīja, un visam baram kaut kas tur bija. Mums dažādas tās netaisnības bērnībā bijušas, skolā bijušas, bet vai tam cilvēkam ir šī programma aktivizēta kā viņa programma? Ja cilvēkam aktivizējās netaisnība kā viņa programma, viņš sāk nēsāt stingrā masku, viņš kļūst stingrs, viņš kļūst prasīgs, viņš
pats arī šeit ir tas, ka viņš pats smagi strādās, viņš prasīs no sevīm, tu ej, ja tu vēl vari pavilkt kājas, davai kaut uz priekšu, jā. Un šī netaisnība kaut kādā ziņā tā kā kompensējās un turpinās, un viņi sevi izdzīs, un arī savu šo te vīrs nekad nevarēs vai sieva sēdēt uz dīvāna, ja cilvēkam ir netaisnības programma. Viņam, ja es strādāju kā zirgs, visiem jāstrādā kā zirgiem. Vai ne? Tā kā, jā. Man mamma stāstīja agrāk bērnībā, viņa saka, es ar brāli sadalīt nevarēju. Visi aizgāja sienu kasīt, viņš loderis sēž televizoru skatās. Visi nāk, saka, nāc strādāt. Viņš tikai loderē un mūk projām. Visi saka, nāc, tu sliķi. Tas tik nomūk. Un paskaties, cik interesanta šī situācija. Viens ir tātad vai nu mazihists, vai nu šis te stingrais, ja kurš stingri pateiks, kā ir jāstrādā, kā ir pareizi. Otrs ir bēglis. Jo bēgļi ir dažādi, ja, kuram ir bēgļa maska. Viens bēg darbā, lai slēptos no tām problēmām. Otrs bēg prom no darba, ja, lai viņš varētu savu programmu aktivizēt. Tāpēc mums šīs situācijas īstenībā ir svētīgas situācijas, kuras mums dzīve dod, lai mēs atpazītu savas programmas. Tas nav ne sots, ne dieva sots, ne svētība, ja, ka kādam paveicās, redz kā tev paveicās, ka tu vari nestrādāt kā darba zirgs. Nē, tas ir atpazīt programmas un ar viņām strādāt. Tev ir pieredze arī, vai ne, ar sievietēm, kas notiek, ka cilvēks ierauga to savu programmu, un mums ir dažādas metodas, ar ko mēs strādājam, ne, ieraudzīt, jo pirmais ir ieraudzīt. Ja mēs to programmu neieraugam, mēs nevaram neko ar viņu darīt. Ja, bet parasti jau, ka tik tālu, parasti ir tāds riktīgs ķīselis jau, ja godīgi, tāds riktīgs ķīselis, kur vienkārši vajag apsēsties un saprast, vispirms sev ievilkt elpu, pateikt tā, es elpoju, tā tad es elpoju, jā. Jo tas arī ir tāds, visu laiku skriets, kad cilvēks pat aizmirst, kad es esmu dzīva, kad man arī citas vajadzības, ne tikai viens fokus un darbs. Kā tev šķiet, vai šīs programmas ir tā kā ilūziju plīvuri tādi, kas stāv priekšā, tas tā kā ilūzijas varētu definēt, vai tās tiešām ir programmas un ilūzija ir kaut kas cits? Es teiktu, ka šīs programmas veido ilūziju, ka tu ieeji tajā caur to programmu, un tev liekas, ka nekas nav citu variantu. Kad, jā, tu vienkārši redzi, kad ir tikai tas. Un tad ir tas moments, ja, kur mēs varam paskatīties, vai tu spēj ieraudzīt, ka tu esi programmā. Jo tāpat tās, piemēram, kā alkoholismu, viņi nevar izārstēt, kamēr pašam cilvēkam liekas, kas tad tur 2 āliņi vakarā baigais jau no alkoholisms, ja? Kamēr cilvēks to nejūt, ka viņš vienu vikčuku vakarā izdzer, ka viņš saka, ka tā nav problēma, viņi to nevar to atrisināt. Tad, kad cilvēks ierauga, klau, es izdzenu sevi, es izskatos ne pēc sievietes vairāk, es izskatos tiešām pēc pārguruša zirga, es esmu noguris, es neesmu priecīgi par savu dzīvi, man nekas vairs neiepriecina, es vispār pat negribu no rīta celties. Caur šīm sajūtām mēs varam pamosties. Klau, ka es esmu tādā programmā sevi iedzinusi, caur to programmu skatos uz pasauli, man liekas, ka tā ir vienīgā realitāte, kura ir iespējama. Un tad? Bet tur jau stāv un arī izdegšana un depresija un slimības. Pareizi? Jā. Jau blakus. Jo apzinātāks cilvēks, jo ātrāk viņš var apstāties. Citreiz cilvēkam ir jānoved sevi līdz depresijai, līdz tam, ka viņš viss ir mājās ar sevi, un tad viņš ir gatavs tikai strādāt un skatīties un kāpt ārā. Un ir cilvēki, kuri jau jūtot, ka vienkārši viņam negribās iet uz darbu, viņš apstājās. Klau, kaut kas ir jāmaina. Mēs esam dažādos apziņas līmeņos, caur kuru mēs spējam ieraudzīt un apstāties, un citreiz arī ir labi cilvēks, ka viņš noved sevi, jo tajā momentā viņš spēja risināt. Jo kamēr tu esi procesā, izdegšanas procesā un nav tā apzinātība, meklēt, apstāties un uzdot jautājumus, cilvēks, viņš nesatvers tos instrumentus. Piemērs no cilvēka, kuram varbūt draugs, paziņa, apzināts draugs vai
noskatoties kādu semināru, webināru, ja, rodās izpratne, klau, es tiešām sevi izdzenu, es tiešām esmu kādā no šīm 5 pamatprogrammām, es atpazinu sevi, kā es rīkojos. Bet, ja iekšējais dialogs ir, kur var iekšā patestēt sevi, iekšējā dialogā ir tāds tonis, nu, ko tad tagad darīt? Nu, ko tad visi mājās sēdēt? Ko tad visi tur būs priekšnieki? Ja no iekšpuses skan tāda, neapmierinātība, pretenzija. Nu, ko tu iesaki, Lana? Ko tu man iesaki? Ko tu man tagad pamest? Kādam tagad jāstrādā? Jā. Un būs tāda, tā kā cilvēkam, kurš grib pamodināt un palīdzēt un parādīt plašāk, ja cilvēkam rodās pretenzija un tāda, tā kā, viņš neieraudzīs citus variantus. Droši vien arī esmu sastapusies ar cilvēkiem, kuri it kā grib, bet viņi nav gatavi neko vēl darīt. Vēl tā enerģija nav saspīlējusies tik smagi, lai tos ratus, zirga ratus atstātu, un teiktu, ok, es esmu gatava. Jo ir starpība, ja, šo pašu jautājumu. Nu, ko tam man darīt? Nu, ko tam man tagad darīt? Vienkārši rītā uzrakstīt atlūgumu un neiet uz darbu? Es saku, Klau, ko man darīt? Es tiešām jūtu, ka es esmu sevi tā nodzinusi, un es nezinu, ko darīt. Vai tu man vari palīdzēt? Ko darīt var būt 2 dažādās intonācijās, no 2 dažādiem stāvokļiem, kur viens cilvēks saņems atbildi un izmainīs dzīvi, un otram vēl bišķiņ jābūt darba zirgām. Bet man arī pieredze ir bijusi tā, ka, piemēram, atnāk kliente, mēs visu izrunājam, un viņa patiešām saka, Lana, zini, es saredzēju, bet zini, man laikam tomēr vēl nav tik slikti. Mēs tiksimies vēlāk. Tam ir vieta būt. Un tad brauc tajā auzā vēl dziļāk, bet kādam to vajag, un tas ir ok, jo mēs nevienu nevaram pamodināt no kaut kurienes izvilkt vai roku iedot, ja viņš to nevēlās. Viņš saka, man vēl nav tik slikti. Un tad viņš aiziet atpakaļ uz to savu miedziņu un vēl paguļ. Un tad, kad viņš paguļ, tad, kad ir galīgi jau tūte, tad jau meklē, kas ir iespējams. Jo, man liekas, cilvēki mēs tādi esam, mums vajag līdz pašai sienai tā riktīgi, līdz riktīgumam. Un tikai tādi saka, tā kā jau pēdējais elpas vilciens zem ūdens, tad tāds, kas vēl ir iespējams, ja? Bet laikam ir jāsajūt, ka tu riktīgi vari nogrimt. Un jā, tā ir realitāte ikdienā. Kā tev šķiet, vai zem šīm programmām ir arī apakšā bailes, nemīlestība pret sevi, neticības sev un tas viss vēl? Jā, noteikti. Katrā šajā programmā ir katram kaut kas atšķirīgs. Jā, piemēram, kontrolētājiem, kurš ir izbaudījis nodevību, viņam ir bail būt nodotam, tāpēc viņš neies tajā jaunajā. Jā. Skatoties, cik liela tā sāpe un caur to cilvēks ir gatavs kaut ko darīt vai nedarīt. Bet svarīgākais ir tiešām atpazīt, kas mani ir šī par programmu, atzīt sevi, un tad ir iespējams izmaiņas. Tu strādā ar cilvēkiem, es strādāju ar cilvēkiem, dažādi instrumenti, kā to darīt, meditācijas, konsultācijas, viss kaut kādi instrumenti ir, kā cilvēks, tad, kad viņš ir gatavs, viņš var šo te risināt. Bet ir vēl otra tāda puse, ko mēs varam paskatīties, kad patiešām mums ir tas darbs jāizdara. Ja? Mēs nevaram pateikt, ok, es negribu un es nedarīšu. Ja? Mēs varam skatīties arī uz to, tīrākā ego. Es negribu iet gurķus lasīt. Gurķu laiks, jā. Man paliek rokas tur tādas no visām tām lapām saskrāpējās, es negribu gurķus lasīt. Bet es šobrīd no savu briedumu un apzinātības es nevaru savai ģimenei to pateikt, jā. Man ir jāskatās, kā es to darbu varu izdarīt. Vai es to darbu varu izdarīt neejot mazahista programmā, vai es to darbu varu izdarīt neejot to bēgļa programmā vai stingrā programmā, tā visi davai cimdus un uz dārzu, ja? Kur es spēju saprast, kādas mums ir ģimenē lomas, ko vīrs dara, ko es daru, ko bērni dara, iesaistīt visus, bet lai mēs neesam upuri, ja mēs nedaram to caur upuru lomu.
Vai man ir jānolasa visi gurķi uzreiz 10 minūtēs, vai es spēju pateikt, ok, es palasīšu 15 minūtes no rīta, 15 pusdienlaikā. Ja jānes kaut kādi spēņi, jālaista tur dārs vai kaut kas jādara, vai es to varu, vai es varu nestiep to 20 litrīgo spaini, vai es varu sadalīt, vai es varu neliet pusi, ja? Un tas būs atkal no apzinātības, vai es izdzīšu sevi kā darba zirgu, un teikt, kāda es traku, tu iedomājies, Lana, es aizgāju uz tirgu un sapirkos dārziņus, un tāds kamielis nesu visu mājās. Jā, saku, mīļā, ko tu teikt? Mīļā, par kam tu to darīji? Par kam tu to darīji? Kurš te to darīs? Kurš te nesīs? Ģimene tak jābaro, vai ne? Jā, absolūti, jā. Un, protams, ka var sadalīt arī tos pašus gurķus, var lasīt ar smaržu un garšu un kaifu un pilnīgi meditatīvā nozīmē, kur tu katru gurķīti vari apmīļot un paņemt un arī priecāties forši, tāda raža. Ģimenei būs ko ēst, tik labi izaug ar pateicību, ar mīlestību, ja? Un, kad tu aizies mājā pārpilnība, kā saules, ka man ar zosādiet, ja? Cik forši bija, ja? Ar visiem mēs tur dārzā kā bērnībā lasām. Blakus dārzā var čīkstēt un pīkstēt visu laiku, ja? Jā. Tiešām liekas tas skats, kā es skatos uz to, kā es jūtu to, kā es pieņemu, un atkal tā prizma caur savu, mēs katrs skatāmies caur savu prizmu. Nevienam nav vienādas prizmas, katram ir savas kurpes, katram ir savas ģenētikas, ģenerācijas un viss pārējais. Katram savi uzturi, katram savi uzdevumi un katram savs, bet tiešām mēs nevaram izmainīt situāciju, gurķi ir jālasa, tad jautājums, kā es to izdarīšu? Kaut man arī nepatīk, kas ir iespējams? Kā es varu pārvērst šo darbu tā, lai man patīk? Ja? Un kā es to varu paskatīties? Tā kā, mīļie, jūs jau sākat vairāk pievienoties, droši padalīties arī ar saviem jautājumiem vai saviem komentāriem, ko jūs labprāt uzjautātu, uzzinātu, par ko jūs padiskutētu šeit, izmantojiet iespēju, Ingas enerģija, mīļie. Un pastāstīšu vienu notikumu. Pagājušajā nedēļā satiku divas sievietes, un viena bija tā, ka šeit tieši tēma par to vairāk. Viena bija tā, kura saka, man nākamā nedēļa ir jāpārvāc, man jāpako pakas, man ir jāliek, visa māja jāliek uz ausīm, vienkārši tagad viss ir jāliek koferos, un es paprasīju darbā 3 dienas brīvas, un viņi man vienkārši nedod viņas. Viņi man vienkārši nedod, saka, tev ir jābūt un jāstrādā. Jā, kaut gan patiesībā tas darbs nav neaizvietojams. Un te bija tāds saredzējums no otras puses, kur viņi pēc tam saskatīja, ka es jau patiesībā nemaz tā kā neiebildu. Darba devējs nolika mani vienkārši faktu priekšā, un es pat nepadiskutēju, es neaizstāvēju to savu tiešām, ka man tiešām vajag. Jo man taču viss ir sarunāts, krāvēji, vedēji, pārvākšanās, un viņa reāli tu tajā dienā to krīzi ķer, kad es netieku galā, viņai stress, viņu rauj uz pusēm. Un te ir par to nē, kad arī darba devēji ir māka, kā pasaka, savu gabaliņu kūkas nogriezt, īpaši vasarā, kad visi ir atvaļinājumā, kad nav kas strādā, ka viņi māka arī pateikt, tev ir jāstrādā, to vienkārši te ir jābūt. Kā tu to situāciju redzi? Jā, tās ir interesantas situācijas paskatīties, kā mēs redzam situāciju kā darba ņēmēji un kā mēs redzam situāciju kā darba devēji. Ne? Jo darba devējs, viņš redz, kad ir jābūt padarītam darbam. Ja? Viņam nerūp tavu privātā dzīve, ja? Ka tev tur kaut kas notiek. Un tad tur ir tas balans. Tur ir tas balans, kur vienam vai otram būs jāpiekāpjas, lai paskatītos plašāk. Vai nu šī sieviete pateiks, ok, es negribu zaudēt darbu, un tagad vispār ir krīze, un ieiet tajā variantā, kad man ir jāatrisina manas lietas un nav variantu, vai nu atrast, kāds ir variants. Vai nu piedāvāt, reku viņa man var aizvietot, palīdzēt, un tā kā darba devējam ieraudzīt citus variantus, kā var to harmoniski, ja uzņemties arī atbildības, nenolikt to darba devēju, ja fakta priekšā tevis vienkārši nav darbā, ja. Viss harmoniskāk būtu, ja būtu izrunāt šī situācija, skatītos, kā mēs varam to risināt. Jo jā, vienkārši cilvēki pasaka, nav variantu, tev ir jābūt darbā, neatnāks jau klau, šī kolēģi var aizvietot, vai to mēs varam pasaukt, vai šitas var apvienot abus divus. Jo tiklīdz mēs uztaisam sev
nē, nav variantu, ja? Varianta neatnāks. Otrs ir katram tomēr jāaiziet caur savu situāciju šai sievietei, ir viņas situācija, lai viņi ieraudzītu viņas šo programmu, ja? Vai viņa turpinās iet tajā, vai viņai būs tas pagrieziena punkts, kurš var vest nezināmajā, kurš var nolikt uz tādas situācijas, kad ka priekšniekam tur kaut kas veidojās, ne tāda attieksme. Bet viņai caur to atrisināsies viņas programma, un tas var būt kā shifts uz labāku darbu, uz vieglumu, ja? Bet ja mēs paliekam tajā, mēs neieraugam, jo ir tāds teiciens, ka vieglāka dzīve ir aiz pāris smagām sarunām. Vieglāka dzīve kļūst aiz pāris smagākām sarunām, bet tāpēc, ka mēs negribam. Mēs negribam iet ar to priekšnieku runāt. Mēs negribam ar savu vīru runāt, tāpēc, ka tur, nezinu, kā tur būs. Mēs negribam ar draudzeni izrunāt, jo vieglāk, vai ar mammu, ja, lai viņi nebāžās tur visu laiku manā dzīvē. Mums ir vieglāk it kā paklusēt, bet vieglāka dzīve ir ar dažām smagām sarunām. Izstāstīšu vienu piemēru no savas dzīves. Tas bija krāsi. Tas bija krāsi. Tā mums raksta Lienes, to izstāstīšu piemēru un uzdošu viens jautājumu. Man dzīve bija tā, ka mēs pārācāmies Vāciju dzīvot. Un šeit mēs sākām dzīvi no jauna. Arī es sāku dzīvi no jauna, valodu mācīties un visu pārējo. Un man bija darba vieta, kur es biju vienmēr tāds team playeris. Tas man nonesa jumtu. Riktīgi. Es biju tāds team playeris, zvana, nāku, vajag lecu, vajag ir, lana, tīms, kolektīvs, laižam, davai, visi kopā aiziet, mēs varam, bēm! Un tad bija tā, ka ģimene brauca tā kā uz Alpiem sataisījāmies, un man bija brīvdiena. Zvana, lana, vai tu vari iznākt? Man aizsēž mašīnā visa ģimene, un es tā, izlaižat mani pie darba, laižat prom. Likās, un pēc tam mums bija, kā tu saki, šī dziļa saruna, ļoti netīšām sanāca, pēc darba visi stāvam kopā, un vadītājs sakās tieši šī tēma, vadītājs saka, kā, Lana, bet saprot, es esmu vadītājs. Man ir uzdevums visiem zvanīt pēc kārtas un aicināt darbā. Tavs uzdevums ir pateikt jā vai pateikt nē. Un tad viņš pateica vienu skaistu teikumu, kas man kā ar vāli papieri tā iedeva, ka es uz mūžu esmu pateicīga, ka viņš tā pateica, jo Eva, es šo kļūdu vairāk pieļaušu. Tad viņš pateica, Lana, zini, uzņēmums izdzīvos ar tevi vai bez tevis. Un man tāds viss, jā. Tas bija tāds, kā man tīmplerim pilnīgi ar izskapti. Un tas bija tas, kas man tiešām lika paskatīties to, ka es uzņēmumā esmu tikai numurs, es esmu tikai viena no, tukša vieta nestāv. Un tajā brīdī pēc tam, ļoti nesen pēc tam es aizgāju no darba, pēc tam es dabūju vienu darbu vēl sliktāku, kur man solīja lielu izaugsmu visu, bet es nokritu uz vēl pusi, un pēc tam man bija rītīgs rāviens uz Šveici, un es iegāju Šveices tirgu, un alga bija 10 reiz lielāka, jā. Un tas bija tāds, stāvēja te un baidījos, kā pie zariņa pieķērusies, nokritu, no tā darba aizgāju, ļoti pārdzīvoju, pēc tam nokritu vēlreiz, un tad šauvu augšā tur, ka vispār robežu vairs nebija. Man bija nauda tik daudz kontā, ka man nebija laika viņu iztērēt. Bet par to ir tas stāsts par šo smago sarunu, par to bomieru, papieri un par to kritienu, nebaidīt tajā brīvajā kritienā krist, jo, universums tev ir sagatavojis kaut ko. Un tas, man liekas, reāli mācība pilnīgi uz visu mūžu, ka tu esi numurs un tev ir jāskatās uz sevi, uz savu veselību, uz savām sajūtām un jāiemācās tas nē vienreiz pateikt. Un Liene mums raksta, čau, Liene, kā vientuļām sievietēm nekļūt par darba zirgu? Inga, jautājums tev. Super jautājums. Jā, pirmais jau ir tieši caur šo, ja mēs varam paskatīties, kad es esmu viena, tātad man ir jāuzņem dubult vezums, ja, man jāvelk pa sevi, ja, un par cik es esmu viena, man jāvelk tā kā pa diviem, viss. Ja mēs ejam tajā mindsetā, ja mēs ejam tajā programmā, kad nav variantu, ja, mēs arī neredzēsim variantus. Ir sievietes, kuras vienas audzina bērnus, un strādā vieglu darbu pāris stundas dienā, un viņām atnāk tas. Bet ja mēs noticam, mēs ejam baiļu programmā, viss, es esmu viena, tagad būs smagi, mēs ieprogrammējam sevi uz smagi. Un
Un no šīs programmas ir viss tāds lielākais darbs skatīties, kam es esmu noticējusi, jo visums nekad nepretosies, ne pret vienu mūsu programmu. Ja tu tici, kad ir smagi jāstrādā, visums tev apstiprinās tavu programmu. Teiks, mīļā, tieši tā, ir smagi jāstrādā. Kāda teiks, tu zini, es saprotu, ka es varu pastrādāt dažas stundas un veltīt laiku bērniem un izaudzināt bērnus vieglumā. Viņai atnāks pavisam citas iespējas, lai cik tas varbūt maģiski izklausās, bet tā visums strādā. Viņš nekad necīnīsies ar mums. Visuma notikumi, ko mēs piesaistam, viņi nekad necīnīsies ar mums. Viņi tev parādīs tavas programmas, gribi pie viņām turēties, negribi laid vaļā. Tā, ka tu teici par to. Caur taviem tiem kritieniem tu atbrīvojies no programmām, kas tev ļāva uzšauties augšā, jo tajā mirklī, kad mēs kaut ko apzināmies, tev atnāca informācija, klau, bez tevīm uzņēmums izdzīvos, rūpējies par sevīm. Tu esi pirmajā vietā, ko tu gribi, un tad uz tavu enerģiju atnāks uzņēmums, piedāvājums, biznes, kas apmierina tavu, kas rezonē ar tavu enerģiju. Un ja tu tajā grūtības testa mirklī neaizēj vecajā, bet pastāvi jaunajā, tev atnāk tas. Tad nevar būt savādāk. Pastāstīšu mazliet tieši no sajūtu puses, kā man toreiz gāja. Tajā brīdī, kad strādāju tajā darbā, man bija tāda stabilitāte un drošība, bet es biju ļoti, ļoti piekususi. Es nācu mājās, man reāli bija tā, ka man nolika uz galda vīrs paēst, man parādīja, kur ir vannas istabā, un man reāli gandrīz uz rokām aiznes uz gultu, jo es nebiju spējīga. Es darīju tajā darbā 10, man liekas, es nezinu, varbūt pārspēlēju 8, 5 cilvēku darbu noteikti, un nekad nebiju gana laba. Ja? Un tajā brīdī tas vārds tik ļoti bija, es pilnīgi biju tik jau iztukšotam. Es zinu, ka tajā laikā mēs bērniņu gribējām, mēs plānojām, viņš mums nenāca. Ja? Pirmo reizi dzīvē likās, kosmos, kas tas ir tagad. Ja? Un pats interesantākais bija, ka tā, ka es aizgāju uz Šveici, tur mani uz rokām nesāja. Un Šveicē tajā brīdī, kad es parakstīju līgumu, man tajā pašā dienā bija konsultācija pie ginekologa, vienkārši normāla pārbauda. Viņš man saka, Frau Driķe, jūs esat stāvoklī. Es saku, kā? Es tikko līgumu Šveicē parakstīju, kāds stāvoklī, ja? Un tajā brīdī viss atrisinājās, un man reāli uz rokām nesāja. Ja? Kad es tur sevi tā nenovērtēju, tā nemīlēju, tā izdzinu, un citā vietā man reāli uz rokām nesāja, un viss notika, kā ir jānotiek, un alga bija liela, un viss bija forši. Bet bija tās bailes aiziet no tās vietas, tas kritiens, tas brīvais kritiens ir rīktīgi amazing bailīgs. Kaut kā man šķiet, ka es neesmu fans no pabalstiem un visām pārējām lietām, nē, bet man liekas, ir taču vēl kaut kādi background arī valstiskie, kas tev var atbalstīt brīdī, kad tiešām jau kaut kur kaut kas nav jau tā, ka tu esi galīgi viena. Vismaz Vācijā es zinu, ka māmiņas nepaliks badā, nepaliks. Un vai tiešām cik daudz es ļaujos? Cik daudz es atļauju pati sev, cik daudzas iespējas saredzu un redzu, vai es vispār neko neredzu, vienkārši krītu. Jo tiešām tagad šajā modernajā pasaulē ir tik daudz iespēju strādāt no mājām, apgūt iespējas dažādākās, tu vari tik daudz darīt, man liekas, vispār ir kosmos, kad reizē mēs esam pieķēršies pie tā viena saumiņa, ja, un nelaižam viņu vaļā un ejam būtībā paši pret sevi, jo dzīve ir plūsma, viņa plūst tālāk, tā ir upe, kurai tev ir jāplūst līdzi, un mēs pret straumi visu laiku un jau vairs nevaram. Liekas, vēl. Jā. Un šīm transformācijām viņām nav jābūt krasām. Ja, piemēram, citreiz cilvēkiem liekas tā, vai nu es tūlītās veco darbu metu nost, un man vajag kaut ko jaunu. Bet ir moments, kur tu vari harmoniski ļaut tai plūsmai iet, un kad tu saproti, ka tu ļauj laika gaitā tam transformēties. Mēs visi gribam šodien, ka mums nav naudas, un rītā dabūt kaut kādu tādu lielisko iespēju, kur mums uzreiz mēs baigo piķi pelnīsim. Bet ir momenti, kur mēs arī kā mammas, kas audzina vienus bērnus, kur mēs varam aktivizēt enerģiju. Ja, piemēram, sieviete atnāk mājās un viņa jūtās izsmelt nogurus, vai ir vieta diennakts laikā, kur sievietes paceļ sevi, kur jūtas izmazgātiem matiem un sakopusies,
kaut vai nekur nav jāiet. Vai tu aktivizē to enerģiju, vai tu uzvelc skaistas drēbes, vai tu uzvelc skaistas kurpes, vai tu uzkrāsojies. Varbūt tev darbā nevajag, lai tu būtu skaisti izskatītos. Varbūt tev turpat jāvelk kaut kādas kostīmas un sietiņš uz galvas. Bet vai tev ir vieta tavā dzīvē, kur tu aktivizē jaunu enerģiju? Un tad atkal ir tas. Nu ko tad es tur mājās, ja? Bet ja tu nekur nedod tai jaunai enerģijai vietu uzaugt un aktivizēties, tu nevari sagaidīt, ka tev no varbūt fermas darbinieka vai fabrikas darbinieka, ja, kur tu vienkārši tev forma, sietiņš un neizstrādā. Kā tu vari transformēties uz privāto biznesu vai uz ofisu vai uz kaut kurieni, ja tu nedod tai enerģijai vietu? Ja tu nesapucējies un neaizēji uz veikalu kaut vai ja tu nesāc skatīties, ko es varu apgūt. Un citreiz ir, ka mums vajadzīgs gads, pusgads, šobrīd ir kursi, semināri, tev vairs nav jāiet 4 gadus universitātē, lai tu kaut ko iemācītos. Šobrīd pat ir efektīvāk paņem 3 mēnešus, 6 mēnešu gada kursu, aktivizē copywritingu, tur kaut kādus šos skillus, kas ir interneta skili aizmirst latviskā vārds. Da jebko, vai ne? Bet tādā prasmes, aktivizēt prasmes savas jaunā jomā. Bet mums parasti ir tā, vai nu tagad un tūlīt, ja pēc gada tam man nevajag. Un tad vēl nāk ārā, bet es jau neesmu tam piemērota. Man tā gadi neatļauj, kur es tie jaunieši, lai skrien un dara. Sievietei 50 paši superīgākie gadi. Un saka, nē, tas nebūs priekš manis, tad atkal programmas Lienārā. Liena nerakstā. Esmu ievērojusi pārmaiņu periodā personai šādi smagnēji notiek transformācijas. Ko tu domā ar to, Liena, smagnēji notiek transformācijas pārmaiņu periodā? Tu domā Covida laiku, ja tu domā vispār, kad pārmaiņas notiek? Pakomentē. Principā visas transformācijas notiek kaut kādā ziņā smagi. Jautājums ir tikai no kāda apziņas līmeņa mēs to daram. Ja, piemēram, cilvēks klausās, ja viņam ir interese jau strādāt ar programmām, ja, nevienas programmas transformācija nenotiek viegli. Ja, piemēram, cilvēks saprot, šobrīd, piemēram, klausoties, saprot, ja es esmu darba zirgs, mani vienkārši darbā izmanto. Un ir tas moments, ka tev noklikšķi, bet vēl nav smagums. Tu vienkārši saproti, nav prieku uz darbu iet, man tiešām izmanto, man vairāk stundas nesamaksā tik, cik vajag. Šīs transformācijas darīt ir grūti, tāpēc, ka dzīvot vecajā ir viegli, bet tagad iet un runāt ar priekšnieku. Vai tad tas ir viegli? Nē, nav viegli. Ja tu pasūti vienu un tev iedod kaut ko citu un iet tur ņemties, vai tad ir viegli? Bet ja mēs to nedaram, mēs paliekam vecajā programmā. Un mēs citreiz sakam, jā, es saprotu, jā, tur man izmantoja tā, tad es esmu par lomā, es nākošreiz. Un nākošreiz atkal nāk un tu neizdari. Transformācijas sākās tad, kad tu jau esošo situāciju un atrisini, tad, kad tu aizej un sarunā. Un tas ir smagi. Tāpēc, kad tas jau ir pa jaunam, jaunas neirosaites, jauna iekšējā emocija, taciņa. Jebkas pateikt, nē, ir smagi, bet tas pateikt nē jau sākās no jaunā iekšējā stāvokļa. Tu nevari pateikt darbā vai virsstundām nē, kamēr tev iekšā nav radies iekšējais stāvoklis. Absolūti. Un tas ir grūti, tur ir lomka, jā, bet ko, kā, nekas amoši, ka bišķiņ vēl pacietīšos, un katrs mēs caur savu to 5 programmu klāstu sevi mierinam vai sevi iestāstam, bet ko tad citi teiks? Priekšnieks sadusmosies un vispār mani atlaidīs no darba. Un mums ir nērti, smagi iet transformācijas ceļu. Nekad tas nav bijis viegli, nevienam. Tad, kad mēs to esam izdarījuši, ja, un mēs stāstam, tad jūs sakat, tev jau viegli runāt, tu jau esi. Šobrīd mums ir viegli runāt, tāpēc, ka mēs esam to izgājuši, to reālo darbu, to nērto sarunu. Mēs esam paveikuši, vai to iekšējo attieksmi mēs esam nomainījuši, kur mēs vairs nesakam, ko te man? Kur mēs sakam, palīdzi man, ko man darīt, kā man to darīt, un tad es ņemu, eju un runāju, jo mēs gribam, lai mūsu vietā kāds nokārto.
būtu forši, ja vīrs varētu aiziet un parunāt ar priekšnieku, jā, lai man neliek ar virsstundas. Bet tas nav viņa uzdevums. Mums ir mūsu situācija, lai mēs augtu, lai mēs apzinātos, lai mēs transformētu savu apzinātību, lai mēs sāktu ieraudzīt zīmes, ceļa zīmes, maigās ceļa zīmes, kamēr viņas mums ir. Un tīri psiholoģiski viņiem arī no neironiem, no NLP viedokļa, smadzenēs veidojās jauns ceļš. Tātad, lai mazliet jūs saredzētu, varbūt vizuāli, tieši vizuāļiem mums smadzenēs veidojās jauns ceļš. Šitamēs jums visu laiku bija šāds ceļš, un pēkšņi jūs sakat, nē, izveidojas hops, jauns ceļš. Šīs taciņas jums ir iebrauktas, šī ir jauna. Tātad, tie mācies pateikt, nē, bija nērti, nezināja, kā to izdarīt, bet, pateici, piedzima tas nē, beidzot, ja, ok. Mīļā, ar to tikai viss sākas. Ar to tikai viss sākas, jo universums noteikti 100 punkti vēl tevi testēs tieši uz šā jaunā ceļa, vismaz reizes 3 līdz 5. Jā. Tev tuvākajā laikā uzreiz vēl dos situācijas, kur tev būs vienkārši jāsaka ne. Un tas var nebūt vairs darba devējs. Tas var būt mazais bērns, kas tev prasa tagad saldumu kilogramu, to cukurvati vaiprātīgi lielo 2 metru garumā, kur tev jāsaka nē. Kaut gan tu to bērnu mīli, jā. Savukārt, tev var būt draudzene, kas saka, hei, palīdzi man nav nejausmas pārvākties vai sestdienas nav, un tu jūti, tev jāstrādā, tev bērni, tev jātauc. Tu it kā nevari, bet kā es draudzeni atteikšu? Un tev atkal mīļā ir jābrauc pa jauno ceļu, pa jauno bāni. Un tikai tagad tu jauno bāni iebraukāsi neironos galvā. Tā kā 5 reizes pārstāvēs, universums tev liks mierā, un šur tevi vairāk nekratīs par to. Un tev mācība būs iegūta. Bam! Check! Jackpot! Un tad tu vari iet tālāk. Un tā ir tā transformācija, teorētiski šo jauno bāni, šo jauno ceļu iebraukt sevī. Ļoti bieži, kas ej uz mežu skriet vai pastaigāties, es neeju pa taciņu, es neeju pa ceļu, kur visi brauc. Es vienkārši paņemu taisnu vagu cauri mežam, kur ir brikšņi. Kāpēc? Tāpēc, lai apzināti neironus galvā nedotu viņiem to, ko viņi vēlas, teiksimies tā. Jo citādi mēs nenonākam pie pārmaiņām. Pa veco braucot, pa veco dzīvi dzīvojot, tev būs tāda pati dzīve. Tev kaut kas ir jāmaina, lai būtu kaut kas jauns. Un tā ir tā transformācija, kura tev sākas ar nērtību, bet soli pa solim, step by step. Step by step. Nekas nenotiek uzreiz vienā dienā. Mārīte raksta. Ir arī dzīves situācijas, kad atkārtojas, piespēlē izvēles, pamēģināt ko jaunu, riskēt, iet uz priekšu. Jā, protams, Mārīte. Universums tev visu liek uz paplātes, viņš tev noliek riktīgu deserta galdu. Un ir jautājums, vai tu visu laiku ņemsi to vienu maizīti tajā galā, vai tu atļausies kaviāram. Pateikt, es esmu vērtīgi arī kaviāru paņemt. Viņš tev dos. Bet tev roka nestiepsies pēc kaviāra tik ilgi, kamēr tev iekšā šī vērtība nebūs, ka es varu atļauties viņu paņemt, jo es mīlu sevi, esmu sev vērtīga. Un es tagad mazliet pārspīlēju to, bet lai jūs saprastu to ideju. Kā tev liekas, Inga, kā tu to jūti? Universums taču piedāvā pilnu paleti, vai ne? Jā, un šeit atkal ir tā interesanti paskatīties, vai mēs uz to skatāmies no augstākas apziņas, kad es saprotu, tas man nedara, tāpēc, ka man ir vērtības augstākas, mana pašcieņa, mana ģimene, jā, mana pilsēta, mana valsts, jā, mana viss planēta, kur es no tā apziņas līmeņa izdaru šīs izvēles. Vai arī es negribu mācīties un skatu, bet ir taču citas izvēles. No šito nesakrīta, davai nākošo. No šitas darbs stulbs, davai nākošo, kur es negribu mainīt sevi. Kur es varbūt tiešām tai darbā pat nenopelnu to, ko vajag, lai man darba devējs samaksātu. Kur mēs tikai kritizējam darba devējus, bet ja mēs paskatīsimies darba devējiem, viņam ir jāuztaisa bizness tāds, lai viņš varētu tev samaksāt algu, nodokļus nomaksāt, uzņēmumam peļņu, ja, un vēl attīstīt biznesu. Un bieži vien mēs neredzam, cik lielas šis te, ar ko jātiek galā ar darba devēju, mēs gribam tikai kritizēt. Un šeit ir jābūt tam balansam, vai es skrienu no darbu uz darbu, tāpēc, kad es nemainu sevi, es esmu varbūt kaut kur neprasmīga, varbūt kaut kur neesmu attīstījusi savas spējas, varbūt man darba attieksme ir tāda, kuras aizdeju un sēžu kā bubulus klientu apkalpošanā, ja, un tur pusrupi jāatbildu. Mums ir jāskatās, vai es esmu tā algas paaugstinājuma cienīga un ko es daru.
Varbūt, ja es gribu strādāt šeit pa departamentu vadītāju, man ir jāpasniedz sevi jau savādāk, ja? Kur es skatos nevis uz krāju sev darba stundas, bet es atklāju savas prasmes un saku, tu zini, es 1 stundu varu izdarīt šitien, palīdzēt savai kolēģei. Un tādā veidā tu caur gudrību prezentēs sevi, ja, un dabū šo darbu piedāvājumu. Tāpēc šeit mums ir jāskatās, kāpēc mēs skrienam no darba uz darbu. Ja? Vai tas ir mans egoisms, es negribu mainīties, visi vienmēr ir stulbi, visi vienmēr ir ne tādi, ja? Tas arī ir indikators. Ja visur vienmēr visi citi ir vainīgi, tad ir jāieskatās sevī. Ir vēl viena lieta, ko man gribās uzrunāt. Ir vēl lietas, ka, piemēram, mums ir kāda, nezinu, superīga beķere, kas bulciņas cep. Superīga bulciņu cepēja, piemēram, strādā, nezinu, autoservisā remontē mašīnas. Piemēram, tāpēc, ka viņai vienkārši tāds darbs pagadījās, viņai toreiz derēja, pirms 20 gadiem viņa sāka, tur bija kaimiņam palīdzēja, sāka un aizgāja, un tā arī tur palika. Bet patiesībā sirdī tās bulciņas un kūciņas viņa vienkārši fantastiski patīk cept. Un te ir tā tēma, ka patiesībā vai viņa vispār var būt laimīga tajā vietā, kur viņa nav īsti tajā vietā, jo sirds jau deg pa bulciņām. Ja? Sirds deg pa bulciņām, bet viņa vienkārši savu laiku notrillina, atkal jāiet uz to darbu, atkal tas debīlais šefs, un atkal tas stulbā sistēma, un tas ir spāries, ne? Un visu dzīvi pukst un pukst tā vietā, lai paņemtu bēm, kas patiesībā esmu es, kas patīk man. Un šos talantus sevi atklātu, savu vērtību sistēmu pārskatīt un teiktu, zini, es atradīšu iespēju, es nomainīšu uz bulciņu cepšanu, varbūt sākumu iesākšu visam maziņu. Pēc tam atvēršu kaut ko lielāku. Pēc tam, un tad sākas, es nemācēšu rēķini, tās, kā to dara. Un tad ir jautājums, es nobīšos, vai es atkaliešu tālāk, un ka es paņemšu palīdzību, es pajautāšu. Un te ir tas, ka tu pārvērt no viena uz otru un patiesībā aizējusi to, ko tu patiešām mīli. Jo jautājums ir reāli tev. Šobrīd skatās 17, 18 cilvēki tiešraidē. Jautājums mīļajums katram. Vai jūs esat savā vietā un darat to no sirds un no rajona, kā jums tur Ozols vai Gačo, kas tur dzied, jā? No sirds un no rajona, vai tu dari savu darbu? Jo tā ir liela tēma arī. Un ja tu gadījumā jau apzināti zini, ka es to darbu nedaru, tad par darbu... Un tad ir tas iekšējais dialogs, ja tu saproti, ka tu to darbu nedari, ja? Ko tu atbildi sev, kādus jautājumus tu uzdod? Vai ko es varētu darīt, ko es vispār gribu darīt? Daudz cilvēki, kad tu paprasa, ko tu gribētu darīt? Es nezinu. Viņš pat nezina vispār, ko viņš gribētu darīt. Nav pat ne uzņēmums, ne nozara, ne amats, nekas, ko cilvēks pat gribētu darīt. Kā tu vari saņemt kaut ko, ja tu pat nezini, ko, ja? Ja tu teikt, Lāna, ko tu gribi uz Ziemassvētkiem? Viņš saka, es nezinu, kaut ko. Un tad arī saņems kaut ko, un tad saņem kaut ko, tu saki, nē, man tas nepatīk. Bet tad, kad tu pasaki, tu zini, šitas man patīktos, un šitas man patīktos, un šitas man patīktos, ir daudz lielāka iespēja, ka tev uzdāvinās tieši to. Mums ir visam tieši tāpatās, kad mums ir jāsaprot, ko es gribu darīt. Un tad ir tas moments, kur mums dzīvē ir apzināti jāpilda sevi ar enerģiju, jo citi cilvēki ir savā misijā, viņi ir savā darbā, kas viņiem patīk, bet tur nav apzinātība piepildīt sevi, jo mums liekas, ka manam darbam ir jābūt visu laiku tādam, wow, ka tev aizrauj. Bet īsts biznes, īsts sirds darbs, viņš nebūs tā, ka visu laiku, wow, viņš būs pastāvība. Un tad ir cilvēka apzinātība. Vai es pastāvīgi daru savu darbu ar prieku, bet enerģizējos caur hobijiem, jo bieži vien ir šis mīts, kur cilvēks saka, es uztaistīšu biznesu caur savu passion, caur savu kaislību, sataistīšu bulciņu veikalu, jo man patīk cept bulciņas. Tu pacep 2 gadus, un tev tās bulciņas pēkšņi sāk riepties, to vairs nepatīk. Un tad ir gudrība atstāt un darīt biznesu, skatīties, varbūt, ka es varu kādu cepēju piesaistīt, varbūt, ka es varu pārdevēju piesaistīt, bet darīt biznesu
un skatīties, kur es varu dabūt dažādību caur hobijiem, caur ceļojumiem, caur attiecībām, caur klubiem, caur pulciņiem, caur volontierēšanu, kur mēs nemetam šo biznesu, saka, laikam tomēr tas nav mans bizness. Un tā ir dzīves gudrība balansēt drošību ar stabilitāti un dažādību ar nezināmo. Jo visi mēs esam dzīves upē, un upe plūst, un viss mainās, un viens no universuma pamatlikumiem ir plūst un mainīties arī tevī. Tu jau nekad vairs neesi tā, kas bija 18, 15 gados, tas ir šodien tā, kas tu esi šodien. Un universuma pamatlikums viens no tiešām ir plūsti līdzi, un otrs likums ir attīstīties, augt un mācīties. Un ja tu šim likumam uzliec tādu tā kā kastrolīti, uzliec vāciņus galvas, kādā brīdī viņš eksplodē, jo kādā brīdī dzīvē enīvē tev būs jāiet, kaut kas jāmācās. Jūs paredzat vienkārši savā dzīvē. Jums noteikti ir brīži, pirms vienkārši dzīve piespiestiet pamācīties. Ina raksta, daru gan. Super, Ina. Nu, cepums tev. Bombe. Vot tā vajag. Daru gan. Dace Butāne raksta 50 uz 50. Es gribētu ar dārzniecību saistīt uz savu biznesu. Nu, Dace mīļā, kas tev stāv ceļā? Jā, šis tas, ka, ja tev jau ir vīzija, tas nozīmē, ka uzdot iekšējais jautājums, kur es varētu dabūt, ko man vajag dabūt, kas man varētu palīdzēt, saistīties ar cilvēkiem, kur caur iekšējiem jautājumiem pēkšņi kāds pazvana un pasaka, pēkšņi kāds tev piedāvā, tāpēc, kad ir aktīva šī enerģija. Uz ko mēs dodam savu uzmanību un fokusu, ja mēs sakam, nu, tas jau nav iespējams, vēl mazliet jāpagaida, ne šobrīd. Viss mēs aiztaisam paši sev durvis ciet. Visums tev nebāzīsies iekšā klaunē, šobrīd ir īstais laiks, šobrīd tu vari rekur izdarīt. Viņš tev teiks, ok. Bet kas ir pats trakākais, ko es patīk, man liekas, šogad tā riktīgi tikai pat pa īstam apzinājos, nu tas ir riktīgi trikīgi. Tu gribi iet ceļu, bet tu vēl nezini, kā viņu iet. Tev ir ideja galvā, nu, piemēram, paņemsim Dācas piemēram. Man ir ideja galvā par dārzniecības biznesu savu. Man ir ideja, es jau jūtu un zinu, kā es daru, kā tas izskatās, ko man vajag nopirkt, kā tas izskatās ir. Bet naudas man vēl nav, telpu man vēl nav, klientu man vēl nav, nekā vēl nav, bet vīzija, nu, ir man riktīgi, es jau jūtu, kā es to daru. Nu, lūk, tajā brīdī ir tāds viens noslēguma klikšķis. Nopietni, tāds riktīgi viens. Tu vienkārši pieņem sevi lēmumu, tu aizver acis, aizver meditācijā, nemeditācijā, kā to dari vienalga. Tu aizver acis un saki, ok, es šo ceļu eju un eju no sirds. Es izvēlos šo ceļu iet. Kaut es vēl nezinu, kā viņi iet, kaut vēl man ir bail no viņa, kaut man vēl nav risinājumu, bet es izvēlos šo ceļu iet un es atveru visas durvis šim ceļam. Un iedomājieties, kas ir maģiskākais. Pareizi, tieši tā, kā Inga saka. To pēc 2 nedēļām zvana māsīte, saka, hei, mums tu telpas atbrīvojās. Pēc nedēļas tu satiec brālēnu, saka, hei, reku, klientam vajag dārzniecībā, tu šo te, es pat nezinu, ko piedāvāt, man nav nevienu. Un tu saki, bēm, wow, es tikai ievēlējos vēl, jā? Jā. Un tas ir tas, tev ir jāpieņem lēmums. Tev ir jāpieņem lēmums šodien, šeit un tagad, kaut gan tu vēl neredzi nekādu iespēju. Un tev universums iedos vārtus, jo universums vienmēr saka visam jā. Tu teiksi, esmu stulba, viņš teiks jā. Tu teiksi, es nemāku, viņš teiks jā. Tu teiksi, man neizdosies, viņš teiks jā. Tu teiksi, man izdosies, viņš teiks jā. Tu pati nosaki visu, un tas ir pats foršākais. Jā, un pie šī piemēra vēl piemetināšu, ka spēcīgi, ko mēs varam darīt, ja mēs apzināmies, ka mēs gribam to, ka mēs tā kā speram abus soļus. Ar vienu kāju mēs aktivizējam enerģiju, un ar otru kāju mēs izdaram kaut ko fiziski. Jā, jo mēs esam garīgas būtnes fiziskajā pasaulē. Ja atnāk vīzija, paskaties, nopērc vienu puķu podiņu, nopērc kaut ko, ko materiālajā pasaulē, tu saki, man tas ir nopietni. Ja tu gribi biznesu, aizej samaksā par domēna vārdu. Ja tu gribi kaut ko sākt realizēt, paskaties mazu lietiņu, ko tu vari izdarīt. Kaut vai saģērties kā biznesa lumani, ja tu gribi savu biznesu, ka tu kaut ko izdari enerģētiski un kaut ko izdari. Kad mēs dzīvē mācāmies no dažādiem cilvēkiem, un nav tā, ka mums dzīvē ir viens skolotājs. Mums ir dažādi apziņu līmeņi, dažādas lietas, kur mēs arī tavs piemērs, ko tu pateici, kad
priekšnieks pateica vienu frāzi, un tā frāze priekš tevī, viņš bija kā coach, kurš tieši to tevi iedalika tajā jomā, un kādreiz tu citreiz sadzirdi no kāda cita kaut ko. Un tā mēs bagātinamies viens caur otru, caur mūsu pieredzēm, caur to, kādām programmām mēs esam izgājuši cauri, caur to, kā mēs runājam, kā mēs pasniedzam sevi, un tas viss mūs bagātina. Paldies tev par uzaicinājumu. Ļoti tiešām bija prieks tikties šajā sētīgajā sarunā, aktivizēt šo tēmu, un es ticu, ka tas būs arī kā pamudinājums ne tikai parunāt par to, bet arī izdarīt tās nepatīkamās sarunas, arī ieskatīties, kas man ir par programmu, ko es varu transformēt, ko es varu reāli sākt fiziskajā plānā arī darīt. Nu, prieks, mīļie. Forši tieši tā. Paldies, Inga, par tavu laiku, jo laiks un enerģija ir mūsu dārgākie resursi, ar ko mēs varam padalīties. Tāpēc, ja šis laiks tev bija noderīgs, droši ieliec sirsniņu, padalies tālāk, pastāsti draudzenē, neturi zem pūra. Tieši tāpēc mēs to darām priekš jums. Paldies tev, Inga. Lai jauks vakars. Atā. Jā, tiekamies.